mūsdienu folklora, es postfolklora, vai es esmu daļa no tā? Es atceros, ka mums festivālā bija, vai ne, tāds viens virziens postfolklora, un tad radās jautājums, kas tad tas tāds ir? Nu, mums ir ieradusies komponiste, dziedātāja un mūziķa Katrīna Dimanta, un pastāstīs par to. Jā, bet tev būs jārunā mikrofonā, jums ir ieraksts. Ja ir kādi jautājumi, atgādinu, ka paceļam roku un es iedošu mikrofonu. Labdien! Jā, es diezgan skaļāk runāju, bet gan jau, ka sāramontēs mums Guntars, jo tā skaļa balss, ne, dikcija un uzreiz var saprast un gribās pacelt acis un paskatīties, kas tad tur priekšā stāv, ne? Man sauc Katrīna Dimanta, vai kāds, kurš nav man nekad redzējis? Nav jākautrējās, super, ideāli. Es spēlēju tradicionālo mūziku, esmu uzaugusi ar folkloru, man bija ģimenes folkloras kopa. Es teikšu vēlreiz, mēs esam 7 bērni ģimenē, un es esmu 5. Kad es piedzimu, bija jau folkloras kopa, kuru mana mamma uztaisīja, lai mēs varētu visi kopā dziedāt dziesmas, mācīties latviešu tautas dziesmas un zinātu pantiņus no sākuma līdz galam, nevis pants piedziedājums un viss, bet mēs zinām ļoti daudz tekstus, un tas mammai un tētim bija svarīgi. Un tā viņi uztaisīja folkloras kopu. Bērnībā ar māsām ļoti daudz muzicējām tieši tradicionālās dziesmas, dažādas saucamās šūpuļdziesmas no visas Latvijas. Braucām, bijām arī pie Margaritas Šakinas daudzas reizes. Bērnībā jau nesaprat, ko tas nozīmē, bet tagad tā ir liela vērtība, ne? Dzirdēt, kā un kas runā ar tevi. Un tad gadu gaitā, protams, ka lielā ģimenes grupa, kur ir 4 brāļi, 3 māsas, no kuriem 3 brāļi ir jau ritīgi tīņi, ja? Nu tā tad viņiem ir jau citas intereses, viņiem vairs nav stilīgi dziedātajā grupā. Un sanāk, ka paliek mamma ar meitām, 3 meitiņām, jaunāko dēlu, bet jaunākais ir diezgan lielākā attālumā vecumā. Un tad sanāk, ka māsas visu laiku brauc dzied kopā. Ar laiku sāks arī spēlēt visādus mūzikas instrumentus un sāk piedalīties konkursos, arī pulkājiem pulkā teku dzirdēts, dzied dziesmu svētkos, gan kā solisti, gan vienkārši kā dalībnieki. Un galu galā, kas notiek, mums ar māsām izveidojas grupa Māsas Dimantas, un mēs sākam spēlēt latviešu tradicionālo mūziku. Ir koklīte, čels, vijole un 3 vokāli. Mēs sākam braukt pa pasauli, spēlēt viņu ārpus Latvijas, un mēs spēlējam vairāk koncertus ārpus Latvijas kā Latvijā. Un tad mēs sākām domāt, kā tad tas tā strādā. Ārpus Latvijas visi grib dzirdēt mūsu tradicionālo mūziku, bet Latvijā īsti, tā kā viņi apstājas paklausās, bet tas nav tas, kas viņus varbūt līdz galam aizķer, jo ne visiem ir vienādas prasības vai vēlmes to, ko grib dzirdēt. Un mēs sākām domāt, kas tad ir tas, ko mēs vispār gribam ar savu mūziku izdarīt un ko mēs gribam parādīt pārējiem. Jo ir viens skaidrs, mums patīk latviešu mūzika, mums patīk latviešu tradicionālā mūzika, kā mēs viņu varētu iedot vēl kādam. Un tā mēs sākām savu ceļu postfolklorā. Un kas tas tāds ir? Vai ir kādi minējumi? Ļoti aktīva publika. Jā, man patīk. Ļoti super. Tieši tā, izmantojam mūsdienu instrumentus. Tā tad ienāk vēl varbūt tur basģitāra, nevis kontrabas. Pienāk bungas, celmas bungas vietā. Pienāk lielais bungu skaļais trokšņu komplekts. Varbūt parādās vēl kādi instrumenti. Pareizi, ģitāra, vai manā gadījumā es pirms spēlēju daudz ukuleli. Arī jums parādīšu un pastāstīšu par to. Un tad mūsu ceļš sākās uz to, ka mēs savācām grupu un sākām spēlēt to mūziku, kas mums patīk, un sapratām, ka viņu vajag mūsdienīgot, tāpēc, ka tā postfolklora jau ir tas skanējums, kā mūsdienās cilvēku uzņem. Ja mēs paskatāmies, kas mums ir Latvijā tās lielās postfolkloras grupas? Ilģi, jā, kas vēl mums ir? Rikši, tautumeitas, ja?
Tur jau ir tāds popmūzikas folkloras, bet, sākums viņām, ja paklausāmies pirmos albumus, tad tā ir postfolklora. Tad mums ir auļi, vai ne? Ir arī tāda grupa Skyforger. Vispār pilnīgi cits žanrs, bet arī, vai ne, tā ir folklora, un viņi ir aizgājusi, attīstījusies vairāk. No ārzemju, kas mums ir tā tuvāk, ir varbūt dzirdēt Svētajā Vētra, Otava, Jo, Daka Braka, es nezinu, kāpēc gribēju nokcamāk. Tādas lietas. Un kas šīm grupām ir kopīgs, tas, ka viņi kopā sanāk, jo pirmais jau galvenais ir vispār vēlme gribēt to spēlēt un dziedāt, un tad ir nākamais, kā viņu attīstīt, ko mēs varam izdarīt, ko ar to dziesmu izdarīt. Jo bieži vien pacēj rokas, kas strādā tikai ar bērniem. Jauniešu bērni. Ir daži. Un pārējie, ne? Bet jūs jau arī sanākat kopā, jums gribās vēl vairāk cilvēks, lai jums dzied. Gribās? Kādam gribās, kādam ne. Jūri, tev gribētos, lai ir lielāks tavs kuplais pulciņš. Tieši tā, vai ne? Un tad folklorā mēs darbojamies vairāk uz to, ka tā ir tā kā... Es teiktu, ka postfolklora manā skatījumā ir mūsdienu folklora. Jo mēs atļaujamies nedaudz vairāk, bet mēs atceramies par savām saknēm, mēs atceramies par to, kas ir tas sākums. Jo, piemēram, dziesmu deju svētkos. Šogad sanāca skatīties koncertu vai būt klātienē. Un, ja mēs skatījāmies, vai es noteikti iesaku noskatīties šo lielo koncertu skaisto, tad varējām pa vidu programmai redzēt arī sādaļu, kurā bija folkloras kopu priekšnesums. Un, ja mēs pievēršam uzmanību, tad šajā visā folkloras kopu priekšnesuma 12 minūtēs tā bija tīra, tradicionāla latviešu folklora, kas ir ļoti skaisti. Un tika parādīti visi 5 novadi, parādīts atšķirības, parādīts tautas tērpa atšķirības, jo tā arī ir svarīga lieta. Un viņi dziedāja īstu tradicionālu mūziku. Bet, ja mēs patinam uz priekšu, tad ir brīnišķīgas kora dziesmas, aranžējumi, mūsdienu mūzika, tautas dziesmas, dažādas lietas, un mēs nonākam līdz pašām beigām, kurā sākas sadziedāšanās. Un tad man bija tas gods šajā gadā organizēt viņu, un ko mēs darījām? Mēs saprotam, ka tradicionālā mūzika priekš visiem jauniešiem bērniem varbūt neuzrunā, bet mums ir pilna arēna, pilna estrāde ar dziedātājiem, koristiem, kas māk dziedāt, ir dejotāji, ir klausītāji, un kā mēs viņus visus varētu apvienot. Un mēs paņemam latviešu tradicionālo mūziku un ieliekam viņu citā skanējumā. Mēs pieliekam viņai bungas, mēs pieliekam, citreiz izmainam ritmu, mēs viņu vienkārši padaram tādu, kad gribās reiz kustēties līdzi, gribās piecelties kājās, iet tādā tiltiņā un darboties. Tad nodziedāsim vienu tautsdziesmu, bet es jums parādīšu, kādā veidā es viņu pārtaisīju, lai viņi kļūtu par postmūziku, postfolkloras žanru. Ja? Jā! Tik aktīvi! Es staigāju mikrofoniem. Tā ir ukulele. Nav jābaidās Nav jābaidās izmantot instrumentus, jo varbūt jums jūsu grupā ir kāds, kurš kaut ko spēlē, bet jūs, piemēram, nekad neesat viņu aicinājuši, ja gribās pamēģināt šo žanru. Jo bieži vien, vai dažreiz, kad esmu arī palīdzējis organizēt mazākumtautību festivālu, var novērot, ka ir tāda lēkāšana pa žanriem. Bet forši ir atrast to savējo, un, piemēram, Liepāja būtu tāda vieta, kur varētu, ja gribētos uztaisīt tādu savu skanējumu tautsdziesmē ar tādu postfolkloras vidi, tad tā būtu noteikti vide, kur to darīt, bet jāatcerās, ka dziesmu svētki tomēr ir tradīcija, mēs rādam tradicionālo, un tas līdzīgi arī Baltika. Tur gan ir arī postfolkloras skatuve, bet tad būtu tiešām jāizvērtē, kur vairāk gribās, vai gribās parādīt to savu tradīciju, kas arī katram kolektīvam ir vai ne īpaša, vai gribās aiziet uz postfolkloras pusi. Parādīšu. Būs skaļi, tāpēc atkal. Vai jums ir idejas, kas tā pa tautsdziesmu? Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju.
lielu bēdu. Es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. Zoro deu mpeope, viororo vorea vareo. Farande ope, via popo popeote. Oh, farande opo, viorone orone. Oh, farande opo, via pe. Dia dia topope. Es negāju noskumusi nevienai vietiņā. Es negāju noskumusi nevienai vietiņā. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. Ar dziesmiņu drubā gāju, ar valodu sētiņā. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radiridiri, ramtai, ridiralala. 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 Un redz, tas nav latviešu tradicionālais mūzikas instruments, ne? Tā ir ukulele. Nu, ukulele. Viņa ir mazais māsa vai brālis ģitārē. Manuprāt, daudz vieglāk spēlē. Šī gan tieši instrumenta ziņā atšķirās, ka viņai ir vairāk stīgas, lai viņa būtu skaļāka, pilnāka skaņa. Parasti ukulelē ir 4 stīgas. Bet, lai parādītu, vai ne? Ja man būtu līdzi mans bundzinieks, basists vai kaut kas, es spēlētu violi, un tad man, piemēram, nebūtu jādzietiet. Tāpat, bet tā kā es jau esmu pieradusi, ja, pati miksēt iekšā dažreiz džez mūziku un kaut ko tādu savā mūzikā, tad es nebaidos izmantot visus instrumentus. Piemēram, taisot aranžīs. Es atrodu kādu tautsdziesmu, kas man patīk. Vai dziesmu, ziņģi, jo tai nav obligāti vienmēr jābūt tautsdziesmai, tai jābūt no mūsu tradīcijas, vai ne? Tā varētu būt. Bet, nu, varbūt tieši ne autora darbs, ja mēs tā ņemam. Un es viņu sāku spēlēt un spēlēties ar to, kā es gribētu viņu parādīt skatītājiem. Piemēram, latviešu tautsdziesmas vai mūsu tautsdziesmas ir būvēts tā, ka lielākoties, kā bija šajā dziesmā, ir viens saucējs, kurš nosauc, vai ne? Un tad ir, ja klausās, var aši atcerēties to vienu 4-rindīti, nu, viena rindiņa sanāk. Un tad tas ramtai rīd, ralala, kas ir arī, vai ne, atcerams. Un tas ir uzreiz veids, kā postfolklorā, piemēram, iesaistīt skatītāju. Jo tas ir viens, ka mēs gribam spēlēt un mums gribās, lai mums patīk mūsu mūzika, bet ir, man liekas, arī svarīgi tomēr mīļiet darboties ar skatītāju un nebaidīties no tā, ka tu arī vari dziedāt. Es gribu, lai tu man padziedi pretī, kā jūs jau to ļoti labi darījāt. Un es teiktu, ka jā, postfolklorā nevajag baidīties izmantot instrumentus. Nu, kas mums būtu tur, ja gribās tradicionālāku skanējumu, tad mēs izmantojam tos, kas ir tradīcijā, piemēram, kokle, dūdas, stabulītes, bet ja mums jau gribās augt lielāku un būt, pieņemsim, ja ir tautsdeju ansambļi, tad mēs bieži vien jau dzirdam, ka tā mūzika ir, dažreiz viņi ir tā kā tautas dziesma, bet tur ir jau aizgājis tādu lielu, plašu, cita veida skanējumu. Varbūt šobrīd ir kāds jautājums.
Es zināju, ka tā būs, jo jūs ļoti aktīvi. Tad man ir jautājums, kā vispār ienāk ideja, galva, ka, piemēram, pirms, lai sāktu šo dziesmu, to džāzu improvizāciju paņemt? Es droši vien priekš sevis runājot par sevi, man vienkārši liekas, ka jābūt kaut kādām starpspēlēm. Bet man liekas, ja es spēlēju tikai akordus, ka ir par tukšu. Un tas, ko es varu šajā gadījumā atrast risinājumu, ir dziedāt ar balsi. Ideālā variantā es kaut ko labāk spēlētu, jo arī, kā Zana runāja, mums balss arī piekūst. Ja mums jāspēlē, nezinu, kaut vai tās 40 minūtes, ja tas mums nav ikdienā tāda ierasta praksa, tad tā ir liela slodze, vai ne? Un tad, kad ir tā starpspēle, tad tas ir arī tāds mazais elpas mirklis. Kaut gan manās dziesmās jau es esmu aizmirst uz to ielikt, bet tas nekas, jo tas tieši tas mans stils. Bet es teiktu tā, es jau zinu, tu arī spēlē kādu instrumentu, es teiktu, ir tikai jāpaņem rokās un jāsāk spēlēt. Vai ko es darītu, es, piemēram, uz klavierēm ierakstītu daudz apļus, tas nozīmē, piemēram, šī dziesma tur ir do, 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 sol, 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 do, do, do. Tad es ierakstīju daudz apļus. Piemēram, nezinu, 15 reizes ierakstītu, ka viņš iet uz riņķi, jo varbūt man ir vieglāk spēlēt uz klavierēm. Bet, ka man ir tāds mūzikas aplis, kas iet uz riņķi, uz kuru es varu kaut ko darīt un mēģināt. Ja es viņu ieliktu, piemēram, uz telefonu ierakstu, ja? Es viņu pēc tam nospiežu spēlēt un mēģinu izdomāt, ko es tur varētu pa virs darīt. Jo tādā mūzikā jau vispār mēs jau skanēs, džēzā vienkārši skan viss, ja tu ar pārliecību. Bet, ja tu darīsi pa tām notīm, nevis spēlēsi melodīgi, es ir tā, 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 tā. Jebkura nots, ko es paņemšu no šī zīmējuma, viņa skanēs arī labi, piemēram, ja mēs spēlēsim uz instrumenta melodiju, izlaižot kādu noti, bet tā kā pietuvojoties, jo tradīcijā parasti tiek spēlēt tiešām dzied, tad spēlēt tieši to pašu melodiju, tad dzied, vai ne? Tas, laikam, nebija jautājums, bet tas ir kā tā tradīcijā dara. Bet šeit mēs varam atļauties vairāk. Mēs varam arī nomainīt akordus. Mēs varam arī izmainīt pilnīgi savādāk, bet, protams, ir jābūt tādam harmoniskiem zīmējumam, tiem, ka varbūt mūzikas skolas izglītība zinās, lai viņš veidotu kaut kā to saskaņu dziesmā un struktūrā. Paldies! Lūdzu! Es teiktu, ka gan postfolklorā, gan vispār folklorā, protams, svarīgi vispār mācīties jaunas dziesmas un meklēt, jo citreiz es novēroju, kad, piemēram, latviešu visfolkloristiskākie svētki, kad visi klausās folkmuziku, ir reizi gadā. Īstenībā 2 reizes gadā šajā mēnesī patriotismu mēnesī, bet daudz vairāk uzmanību visam tiek pievērsta Jāņos. Arī droši vien ir piedzīvots, ka visur ir un visur pa lielam mums ir, es nezinu, kaut kādas varbūt 15 grupas, kas visur spēlē. Un tad tu aizēji uz koncertu un tur spēlē, pieņemsim, es pārspīlēju varbūt, bet spēlē Teikas muzikanti, tad spēlē Rikši, tad spēlē Ilģi, tad spēlē Imants Dimants, tad spēlē Katrīna Dimanta. Viņiem pilnīgi visiem būs dziesmai celies Jānīte Taunies kājas kaut kādā aranžī. Viņiem visiem būs līdzīgas dziesmas un ļoti grūti no tā izvairīties. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi iet un meklēt tās jaunās dziesmas, ko es, piemēram, es domāju, tiem, kas man nezina, tikai pastāstīšu, Māsas Dimants grupa beidzās, un es sāku attīstīt savu karjeru vienkārši kā viena pati dziedāt. Un man ir mana grupa, tagad Zeltraču, un mēs braucam pa pasauli. Mēs tikko bijām arī Japānā, Expo spēlēt un pārstāvēt mūs visus. Tas vienkārši, lai saprastu, jo tā attīstība notika, vai ne? Bet viņa bija dabiska, kā jau, vai ne? 3 māsas, katram savs dzīves ceļš, bet šorīt ar vecāko māsu bijām vienā skolā, tautastērpos un dziedājām, un bija vareni. Tiešām liels tāds cits spēks tajā tautastērpā ir. Un par to runājot, manuprāt, tad, kad spēlēju postfolkloras mūziku, es, piemēram, nejūtos līdz galam labi, ja es esmu tradicionālā kostīmā, bet tā ir mana sajūta. Jo man liekas, ka, ja es esmu tautastērpā, man ir jādzied tradīcija. Bet, piemēram, postfolklora mums dod iespēju arī pavariēt. Tur linīgs apģērbs, tas viss ar aksesuāriem, vai ne, kas mums ir saktas, Latvijā latviešiem jostas, lints.
tādas citreiz, pieņemsim, vai ne, Iļģi, Rikši, teiks muzikanti, visiem ir linīgi tērpi, dažādās krāsās, kaut kādi aksesuāri, un tad mēs uzreiz zinām, ko viņi apmēram, ne pēc vizuālā mēs varam saprast, kas tur varētu kaut kas būt. Un tad es tā domāju. Un man, piemēram, ir svarīgi izmantot dzīvo folkloru. Tas ir, es gribu iesaistīt arī tevi, es gribu iesaistīt cilvēkus zālē. Tas ir veids, kā es strādāju. Ne? Citiem varbūt ir, grib iziet priekšā, un viņš grib vai viņam ir tāds pienākums, ja, uzstāties un parādīt sevi. Un tad citreiz, man liekas, tajā postfolklorā var atrast veidu, kā, piemēram, ja mums tur maz dalībnieki, varbūt, ja mēs pamainām stilistiku, kādā mēs spēlējam, ja mēs gribam aiziet paskatīties postfolkloru, tad varbūt mums arī atnāk tur dāmai kādai vīrs, atnāk piesit stobu un ziņo viņam, kas te būs, vai ne? Vai, dāma pati piesit. Vai, ka mēs attīstamies un izaugam arī citā veidā. Es teiktu, folklorā un tradīcijā vispār ir ļoti svarīgi, ka ir dzīvā mūzika, ar fonogrammām ierakstiem īsti es teiktu, ka nestrādā. Varbūt atšķirība ir, ka dejotājiem nenāks līdzi lielais orķestris spēlēt, bet par to dar piedomāt, jo to ir iespējams darīt un attīstīt. Padziedāsim vēl. Jautājums bija, cik daudz instrumentus es spēlēju. Ne, es vakar ļoti labs jautājums, jo vispār... Ja par mani runā, tā ne jau unikāli, bet tā īpaši gadījās. Mani vecāki mums visiem deva, es nezinu kā, bet viņi visiem deva iespēju mācīties mūzikas skolā. Es spēlēju čellu, es esmu čelists pēc izglītības, bet čellu tagad es spēlēju ļoti reti. Tāpēc, ka man ir jau citi instrumenti parādījušies. Jo tādās tradicionālās folkloras nometnēs, kur mēs bērnībā braucām, jaunībā bija trejdeviņi spēlmanīši. Tagad ir arī starp citu arī parādījušās etnodienas un dažādi, kur, piemēram, jauniešus var sūtīt. Vispār man liekas, ka LNKC varētu uztaisīt pieaugušajiem arī. Un skaņu mājā var mācīties spēlēt mūzikas instrumentus, ja nav dzirdēts par to skaņumāja.lv. Tur ir dažādi ģīgas, bases, violes, mandolīnas, daudz dažādas var pa sestdienām. Es nezinu tur to kursu, bet tur var mācīties. Varbūt kāds ir bijis? Tu esi bijis. Tu vari padalīties, kā tas notika? Tur ir tā kā kursi, bet tur ir laiks. Tu nāc... Viņš tur sāk no sākuma, lūdzu. Varbūt vēl kāds grib izmantot. Nē, tur tu skaties pēc programmas, kura tu vēlies instrumentu, un tad viņam ir laiks, kad mēs mācāmies šo instrumentu. Un tur ir arī dažādas pakāpes, ka to pareizi nosaukt. Līmeņi, jā, pirmklasnieki, otrklasnieki un tā tālāk. Un tad tu vari mācīties pēc sava līmeni. Jā, un tur dažādi instrumenti. Un tas ir tā kā pa nedēļas nogalēm? Vai kā jūs klātienē? Klātienē, jā, bija, bet es neceros, kā tā ir tāda iespēja arī mācīties visādas instrumentus. Man liekas, ka arī harmonikas un tādas lietas. Bet atgriežoties pie instrumentiem, čela klāsties pabeidzu, tad tajās nometnēs es domāju, tas čels man liek folklorā spēlēt pom, 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 pom. Tā kā, paldies. Liek spēlēt, tu pat var atstāt, paldies. Liek spēlēt tikai tos pom, pom, un es nevaru spēlēt melodijas. Domāju, kur instruments varētu spēlēt, lai spēlētu melodiju. Un tā kā man ģimenē mēs esam 7, tad mums mājās bija 3 violas. Un es domāju, paņemšu to violu. Un sāku tādās nometnēs mācīties spēlēt violi. Šobrīd profesionāli spēlēju viņu uz skatuves. Cik ļoti es viņu māku spēlēt klasiski, droši vien, ka 0, bet es viņu spēlēju tādā amerikāņu bluegrass folka stilā. Un man liekas, ka labi sanāk, bet to jau spriest citiem. Tad es spēlēju ukuleles, kas ir arī šobrīd jau sākus viņas tirgot Latvijā, jo man tik daudzi prasīja, kā viņu spēlēt, ka es sapratu, ka jāvar vaļā skola. Un es varu spēlēt kaut kādas tur stapulītes, kokles, un vispār es, ja šausmīgi vajadzētu tur spēlēt arī akordionu, bet tur man būtu droši vien ātri piekust rokas. Tas ir tā, ja es tā, kaut kādu vargānu, bet... Ģitārists nemāk spēlēt, bet man ir jāapbalvo Violeta, jo viņas laik atbildes drīkst. Tas ir, lai motivētu jūs runāt, ja?
Mikrofonu var dot. O, paldies! Ja man ir pāris diski līdzi, ja kādam ir vēma, var droši dabūt, es nezinu, kaut kā 10 man ir. Jo man liekas, svarīgi ir ne tikai to mūziku uztaisīt, ierakstīt, bet arī ar viņu dalīties. Jo it kā jau saka, ka tie diski, es domāju, ka vēl neizmirs, bet, redz, kā plats atnāca apakaļmodē. Ir svarīgi, vai ne? Vai ir vispār bijusi interese vai tāds strādāt arī ierakstu studijās, pašiem taisīt ierakstus? Kādam ir, kādam nav, kādam ir jau tas izdevies. Tad tas arī, vai ne? Mēs ejam uz turieni, mums jau ir gatavs tās mūzikas, ar ko mēs gribam strādāt un darīt. Es domāju, ko mēs varētu... Labi, es jums nodziedāšu vienu dziesmu, kuru arī es uzrakstīju pateicoties folklorai. Kāpēc es saku pateicoties folklorai? Tāpēc, kad mani uzaicināja strādāt Austrālijā Annas Ziedars vasaras vidusskolā, tas ir ar austrāļu latviešu bērniem, tātad tur ir diaspora. Un viņi man uzaicināja tur vadīt folkloras nodarbības, tad stāstīt par Latviju. Mēs mācījāmies dziedāt dažādas dziesmas. Un šādā nometnē bija Jānis Purviņš, horeogrāfs, kurš man teica, ka noslēguma koncertā būs viena deja. Un viņš man teica, ka skanēs Palaid puķīt pa dambi. Es nebiju sajūsmā par šo dziesmas izvēli un teica, ka tā neskanēs. Un viņš teica, kas tad skanēs? Es teicu, es tev uzrakstīšu dziesmu. Bet, kā jūs domājat, viņš man katru dienu saka, ir dziesmas? Saku, nav. Un tad jau saprotu, ka pēc 3 dienām ir tas koncerts, tai dziesmai ir jābūt gatavai. Es aizēju tur, viņiem tāda brīvdabas baznīca ir, un Austrālijā atceramies, ja? Bet ir vakars, bet es tur eju, tāpēc, ka tā ir vienīgā vieta, kur es drīkst dziedāt, jo visur citur bērni guļ, vai tā ir nometne, vai ne? Vai citur kaut kādas lietas notiek. Un es aizēju to brīvdabas baznīcu un apsēžos, un es tā kā sēžu un tur rakstu to. Es rakstu to dziesmu, pēkšņi kaut kas pieskars manai kājai. Man uzreiz liekas kaut kāds čūskas, bet īstenībā jau droši vien vējš un zari. Bet Austrālijā, un es domāju, man ātri jāpabeidz un jāiet gulēt. Un tā arī bija. Un oriģinālā es biju domājis, ka tai dziesmai nomainīsies kaut kas un būs kaut kāds teksts piedziedājumā. Bet beigās, man liekas, ir sanācis vēl labāk, jo ir visiem atminams burts piedziedājumā. Tātad vai mēs varam pateikt Visiem tāds, balsis ir līdzi. Ļoti labi. Jo man vienmēr grupas biedri prasa, lai es nedziedu mikrofonā, jo pa skaļi ar viņiem. Bet, ko es darīju šai dziesmai, man bija atrastas latviešu tautas dziesmas, kuras mani uzrunāja. Un man liekas, vispār ir svarīgi spēlēt un dziedāt mūziku, kas tev pašam pirmkārt rada prieku, un otrkārt par varbūt aktuālām tēmām. Un tāpēc es arī gribu iedvesmot cilvēkus, kad vajag būt labiem, jo kā es pret tevi, tā tu pret mani, un mēs taču visi gribam dzīvot mierā un priekā, vai ne? Tā kā jā. Kāds bija teksts? Ļoti labi. Vārdus vismaz zinām. Kur mēs mīļi runājām, tur zied baltie boliņš. Kur mēs mīļi runājām, tur zied baltie boliņš. Kur mēs sīvirājāmies, tur zevīte puša plīs. Kur mēs sīvirājāmies, tur zemīte puša plīs. Man kājiņas neapmir, tas staigāja doņa bors. Man kājiņas neapmir, to dzīvoju svešumā, kā naitiņa nesacēl. To dzīvoju
kad saulīte uz lakus, visur manim saule spīd. Kad saulīte uz lakus, visur manim labi ļaut, kad es pati laba biju, visur mani labi ļaut, kad es pati laba biju. Tagad jūs. Super, un vēl vien pēdējo. Labais! Paldies! Kāds sajūts? Varbūt ir tagad kādi jautājumi? Ir. Varbūt ir kāds jautājums Jurim, varbūt tieši par postfolkloru. Nē, ļoti Es šodien kā interviju. ideāli. Bet, Ņem buku. ne, bet man ir jautājums, varbūt visiem būs interesanti, par izglītību. Jo, lai rakstītu mūziku, taču vajag izglītību. Un varbūt tu vari bišķiņ pastāstīt, jo džaz taču neatnāca tev galvā, nu tā kā es klausos tur kādu mūziku, vai tā bija? Ne? Viss kārtībā, ļoti labs jautājums. Ja to nevajag jautāt, es... Nē, viss super, ideāli. Tas ir labi, vajag uzdot jautājumus. Nav muļķīgi jautājumi. Es vienkārši smīnu, tāpēc, ka es neesmu pabeigs nekādu mūzikas akadēmiju. Es esmu pabeigs 100. vidusskolu, rokmūzikas vidusskolas. Esmu mācījies pie dažādiem pedagogiem, tieši dziedāšanu, attīstīt savu talantu. Bet rakstīt mūziku es vienkārši apsēdos un sāku darīt. Tas tiešām, es teiktu, ka tā ir arī noteikti izaugsme un pateicība gan maniem vecākiem par folkloras kopā Austri. Es esmu kaut kādu gadiņu nogājis arī folkloras kopā Tarkšķi, jo man vienkārši tur bija draugi un tur aizbraukt. Maniem vecākiem bija iespēja mūs izvadāt pāris cilvēks no Baldonas uz Iecau, kas ir tur caur mežu 40 minūtes jāizbrauc, un tad tu vari nokļūt. Tad tur es esmu bijis. Tad kaut kādu laiku, kad jau palika, vai ne, pusauds, tad gāja folkloras kopā Kokla, kur Dina Liepa brīnišķīgi taisa aranžīs, ja mēs paklausāmies tādu mūziku. Es sāku klausīties tādu mūziku, kur es gribu dzirdēt. Un tad, ja es viņu gribu dzirdēt, tāda tipa mūzika, es arī gribu spēlēt. Un tad meklēju veidus, kā viņu varētu pati rakstīt, attīstīt, kuras tavas dziesmas man patīk, kuras nē, kuras kādreiz mēs ļoti daudz spēlējām, jo it kā paceļ cilvēkiem, pieņemsim, es nācu šai vietā, savu miegu izgulēt, nācu dzert, nācu ēst, zinām, tāda es nācu šai vietā, bet es sapratu, ka es to dziesmu negribu visu laiku dziedāt, jo tas nav mans mērķis, visu laiku nāk kaut kur dzert, dziedāt, vai ne? Es varu tāpat dziedāt, nu, jo man liekas svarīgs arī tas teksts, ko es dodu tālāk, un kā tad, pieņemsim, ielikt šo dziesmu, jo viņu visiem gribas dziedāt, jo viņa ir tāda, nu, tas nozīmē, ka es gribu uzrakstīt tādu dziesmu, kur visi grib dziedāt, bet kur ir kaut kāds labāks vēstījums. Bet par izglītību. Es esmu, protams, arī mācīsies un prasīs padomus. Nevajag baidīties prasīt padomu. Reku jums varbūt arī ir superīgi kolēģi, kuri īstenībā zina. Vai var uzaicināt, nezinu, varbūt var uzaicināt tieši mūzikas rakstīšanas sesiju uztaisīt, atnāk, nezinu, pāris vai ne grupas, kas zina, ko viņi grib spēlēt. Nu, pārsvarā tas nāk individuāli ar to grupas vai ne nodarbība, kur pameklē veidus, kas ir tas, kas vispār sanāk tajā mūsu mazajā kodolā aplī un ko gribās īstenot un ko var, vai ne? Jo svarīgs jau ir, viens ir uzrakstīt dziesmu, otrs ir viņu varēt iznest un, vai aranžijā, vai ne? Mēs viņu uztaisam ļoti smuki, tur tāds un šitāds un tāds putniņš vītero, un tad mēs viņu gribam dziedāt, bet nemākam viņu parādīt, lai viņu varētu. Man liekas, svarīgi ir
māksliniekam ne tikai skanēt labi ierakstā, bet viņam būtu labam. Es uzskatu, ka man ir labāks dzīvais izpildījums nekā ieraksts, bet tas nav, ko es varu spriest. Jo man liekas, ka vienmēr var kaut ko tajā ierakstā uzlabot. Šodien arī braucu un parādījos skanēju manu dziesmu, es domāju, pāc, es viņu tik sen rakstīju, ka es pilnīgi savādāk tagad tās lietas daru. Šī pati ēdziesma, ne? Bet tā, ļoti labs jautājums. Es atbildēju. Tā kā nav jābaidās darīt, ir tikai jāsāk. Jā, ir tāds jautājums. Esat profesionāls. Kā jūs domājat, vai drīkst dziedāt vai strādāt ar cilvēkiem, kuri no amatieru kolektīviem un vispār nezina nošu grāmatu? Kā? Vajag strādāt. Redz, es arī bīdīju roku, jo tur vajag izskaidrot to matemātiku. Tas ir bumbiņas. Jo bumbiņi zemāk. Nu, pamācīties, pameklēt to veidu. Jo es arī, es rādīju to un, piemēram, cilvēki, es ļoti daudz visu kaut kur Latvijā un pasaulē spēlēju latviski runājošiem, japāniski vienalga, bet ja es rādu kaut kādu ideju galvā saprotās, ka mēs ejam, tad mūsu tā balss svīdīsies uz augšu uz leju. Man ir diezgan interesanti, jo man grupā ģitāru spēlē puisis, kurš ir pabeidzis juristus. Viņš pabeidz, viņam laikam, es nezinu īstenībā, viņš tos maģistrus pabeidz, nevar atcerēties tagad. Vai viņš aizgāja prom, viņš saprot, viņu vispār neinteresē. Viņš domāja, ko es gribu darīt? Kas šits tāds, kas tā pa ģitāru? Un sāk spēlēt ģitāru. Viņš moc nemāk. Ir nemēs, bet viņš spēlē ar lielām Latvijas grupām. Migalnovs, ka tagad tūrē brauc, ir tāds Zaiskārs, kādreiz bija Double Face Steels. Viņš vienkārši saprat, ka viņam gribās to darīt. Un tas nebija šķērslis. Jo tās notis nevajag baidīties no notīm. Galvenais jau, ka tu kā vadītājs zini. Un tu jau... Ja es nezinu? Es domāju, ka zini gan. Bet tad mēs ņemam nākamo. Mēs atrodam klavierus, uzlīmējam tos bumbiņus un meklējam, kā nospiest tās podziņas pareizi, lai būtu tas melodiju rastos. Jo bez melodijas būs bišķiņ grūti. Tad būs reps. Kāpēc gan ne? Postfolklors? Reps? Kāpēc ne? Jā, droši. Vajadzētu, man liekas. Otrais jautājums. Ar ko var aizvietot instrumentu? Nu, neprotu, piemēram. Vispār mēs varam izmantot ķermeni, bet mums kaut kādā ritma sajūtai ir jābūt. Mēs varam būvēt arī, piemēram, priekšnesumu uz varbūt kustību ir knipji, bet tad es iesaku, ja gribās, tad man liekas, var meklēt veidus iemācīties. Ir arī daudz visādas gan lētākas nodarbības grupās, gan ir arī online var atrast visādas bezmaksas nodarbības. Galvenais ir nebaidīties. Nu, kas tur notiks? Es pirms klavieres nemāku spēlēt. Man nāk prātā melodija, es sēžu un viņu bakstu. Un sēžu 2 stundas, un kamēr, nu labi, tik ilgi man nav, bet es mēģinu atrast to veidu. Vai, piemēram, apakaļ pie tās melodijas, ja es aizēju, es paprasītu, kā mana brāļa bērni dara, viņu māte raksta, palīdz, kas tā melodija? Mēs mājās viņu iedungojam, un viņš sēž mājās, viņai dungo līdzi, bet svarīgs ļoti ir augstums. Tad, lai mums varam, es nezinu, vai Zana par to runāja, bet ļoti svarīgi, kad ir tonalitāte. Zinām, kas ir tonalitāte? kad tonalitāte ir tāda, kurā mēs spējam vispār dziedāt, ka viņi mums nav par augstu vai par zemu, jo tad mēs vienkārši paši mokamies, un tad viņi arī neskan tā dziesma. Nu, tad tas variants būtu, reku rakstam Violetai, Violeta, var man iespēlēt? Vai iedziedāt lēnākā tempā, lai es varu iemācīties un iemācīt saviem kolektīvu biedriem, dalībniekiem. Jā. Nu, jā? Mutvārdu daļa. Nu, arī tā kā līnijas iet staigā. Pagaidiet, trešais jautājums. Vai visi spēj dziedāt? Kā mans tētis saka, viņš teica, es varētu dziedāt jauktajā korī, jo es viņu nojauktu. Es teiktu, ka visi var dziedāt, bet vai vajag? Jo citreiz, ja mums ir pārāk liela tā rūkšana un nu, vienkārši nespējam iemācīt
to melodiju noturēt ļoti grūti visam kolektīvam būs. Ja mums būs viens, ja mēs viņu varam, piemēram, labi nolikt kaut kur aizmugurē, jo ļoti grib, bet vispār var ieteikt apmeklēt vokālās nodarbības, jo mums folkloras kopā kokla bija tāds bundzinieks, kurš drausmīgi grūts un visu laiku, viņam liekas, ka viņš dzied melodiju visu laiku viena tā pat nots un tā. Un viņš nekad dzīvē neticēja sev, jo viņam skolā teica, ka viņš nevarēs iemācīties. Bet viņš tagad var noturēt melodiju, jo viņš vienkārši gāja un attīstīja to dziedāšanu pie skolotāja. Bet tas ir, tas ir darbs, jo, ja nedzird, kad nemainās tev kaut kāda līmeņa, tad būs ļoti grūti strādāt ar to. Jā, Jā, paldies par atbildēm, par harismu un enerģiju. Vai man Paldies par jautājumu! Es neatceros, kas mums ar laiku ir. Ko mēs gribam padarīt? Vēl padziedāt? Ko mēs gribam padziedāt? Kaut ko jaunu vai nejaunu? Jaunu, es tā domāju uzreiz. Man ir viena tāda ļoti, laikam jau popsīga dziesma, bet pagaidi, man daudz tāds. Es domāju, ko mēs varam dziedāt līdzi. Mēs jau visu varam. Labi, īstenībā es drīkst jums nodziedāt dziesmu. Mēs varam pārslēgt uz violi. Gunter? Man vienkārši vajag, lai nomutē. Var? Arī svarīgi, kad strādājam ar apskaņošanu, vai ne? Ja dziedam mikrofonā, mums jādzied mikrofonā, jo tur ir kaut kāda jēga tam visam. Man ir arī violīt. Tad pirmais vispār, kad es kā solisti iznācu, bija, kur man piezvanīja un teica, un galvenais arī ir noskaņojuma instruments pirms spēlēt. Pēc čēla nav viegli uz violas spēlēt, ir grūti, jā. Bet, jo viss saka, tu jau čels spēlēs. Nē, čels ir šeit, viola ir tur. Bet ir tāds interesants aspekts, jo runājām par notīm un to, ka, ja es paņemu violu rokās un skatos uz notīm, es redzu čēlu atslēgā. Man pārslēdzās smadzenes, un es nevaru viņu. Man ir jāraksta virsū cipariņu, lai varētu izlasīt un tā apmānīt savus smadzenes. Jo, ja mēs skatāmies to nošu zīmēm, jā, mums ir... Nezinu, cik kaut kuram ir zināšanas, bet tātad tur priekšā tām 5 līnijām, kas tur ir tāds aplīts un tāds nošatslēga uzzīmēta. Un tā ir violas atslēga, bet ja mums ir tāds, nezinu, kas tas sanāk, C burts uz otru pusi, tā ir čela atslēga, basa atslēga, un tad atšķirās, kurā vietā ir tā pirmā nots, jā. Labi, un tad ir viena dziesma, kur, kad man prasīja, lai es atnāku uzspēlēt koncertā. Prasīja, lai es atnāku nospēlēt koncertā, un es teicu, labi, ar kuru grupu? Viņa teica, ne, tu viena. Es teicu, negribu viena. Viņa teica, ne, tu viena. Es teicu, labi, es kaut ko spēlēšu. Nē, tu nedrīkst. Un es to, bet es domāju, labi, atstāšu to vēlākam, lai jau padomāšu vēlāk. Un es saprotu, man jāiz to koncertu, man jābūt tām dziesmām. Es saku, es varu kaut ko spēlēt? Jā, violi. Es tā, ko? Dziedāt un spēlēt tikai violi? Kurš tad tā dara? Un es domāju, ne, labi. Pēc tam ar 3 dziesmas kopā es saku, un var viena ar ukuleli? Viņš saka, labi, drīkst. Tad viena es dziedāju vienkārši akapella. Tāds liels koncerts. Visi pārējie spēlē. Tur tautameica, pilnu grupu, koris, viss. Un tam man jāiet tur vienai, jādzied vienai. Bet, ko darīt, vai ne? Jāmācās dzīvē visādas lietas darīt. Arī vienatnē un arī grupā. Un tad šī ir tā dziesma, ko es izvēlējos dziedāt ar instrumentu. Guļu, miegs nenāk, apakškupolā lastu krūm. Tidiridirallā, apakškupolā lastu krūm. Atnāk manis īstais tēvs, ko tu guli
kas tev kaiš. Tidiridirallā, ko tu guli, kas tev kaiš. Cēlies augšā, nāc man līdzi, es tev došu gobu zem. Tidiridirallā, es tev došu gobu zem. Necelšosi, nevajag man to tavu gobu zem. Tidiridirallā, man to tavu gobu zem. Guļu, miegs nenāk, apakšgupalā lazdu krūm. Tidiridirallā, apakšgupalā lazdu krūm. Atnāk manis īstā māt, ko tu guli, kas tev kaiš. Tidiridirallā, ko tu guli, kas tev kaiš. Cēlies augšā, nāc man līdzi, es tev došu raibaliņ. Tidiridirallā, es tev došu raibaliņ. Necelšosi, nevajag man to tavu raibaliņu. Tidiridirallā, man to tavu raibaliņu. Guļu, miegs nenāk, apakšgupalā lazdu krūm. Tidiridirallā, apakšgupalā lazdu krūm. Atnāk manis īstais brālis, ko tu guli, kas tev kaiš. Tidiridirallā, ko tu guli, kas tev kaiš. Cēlies augšā, nāc man līdzi, es tev došu kumeliņu. Tidiridirallā, es tev došu kumeliņu. Man to tavu kumeliņ, tidiridirallā, man to tavu kumeliņ. Guļu, miegs nenāk, apakšgupalā lazdu krūm. Tidiridirallā, apakšgupalā lazdu krūm. Atnāk manis īstā mās, ko tu guli, kas tev kaiš. Tidiridirallā, ko tu guli, kas tev kaiš. Cēlies augšā, nāc man līdzi, es tev došu villainīt. Tidiridirallā, es tev došu villainīt. Necelšosi, nevajag man to tavu villainīt. Tidiridirallā, man to tavu villainīt. Guļu, miegs nenāk, apakšgupalā lazdu krūm. Tidiridirallā, apakšgupalā lazdu krūm. Atnāk ciema zeltenīt, ko tu guli, kas tev kaiš. Tidiridirallā, ko tu guli, kas tev kaiš. Cēlies augšā, nāc man līdzi, es tev došu vainadziņu. Tidiridirallā, es tev došu vainadziņu. Celšosi, nu vajag man to tavu vainadziņu. Tidiridirallā, man to tavu Teviņi govu zem, dod brālīti kumeliņ, dod māmiņa villainīt, dod māsiņa raibaliņ. Tidiridirallā, dod meitiņa vainadziņ. Vojo, sorio, vojo, vorio, fiodio, fiodio. Celšosi, nu vajag man to tavu vainadziņu. Tidiridirallā, man to tavu vainadziņu.
Paldies, paldies, paldies. Es ceru, ka iedevu kādu iedvesmu un vispār izpratni. Paldies! Paldies! Paldies vēlreiz arī visiem pārējiem runātājiem. Es ceru, ka jūs esat iedvesmoti. Dzirdu, ka ir. Paldies tev, Katrīnu.